Pagājušajā piekdienā Valmierā reģionālajā vizītē bija ieradies Latvijas valsts prezidents Raimonds Vejonis. Viņš ne tikai apskatīja pilsētu un viesojās lielākajos uzņēmumos, kā arī atklāja tradicionālo valsts prezidenta balvu vieglatlētikā, bet atrada arī laiku, lai atvērtā diskusijā tiktos ar valmieriešiem un atbildētu uz viņu jautājumiem. Iedzīvotāju intereses ir dažādas. Kādam svarīgi prezidentam nodot savu ierosinājumu kādas komitejas izveidei, vai citam pārunāt aktualitātes politikā vai finansējumu piešķiršanā. Savukārt citam varbūt tā ir pirmā iespēja personiski satikt Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vejoni, paspiest viņu roku un nofotografēties. Tomēr galvenokārt iedzīvotājs satrauc kāda konkrēta problēma, tās risināšana vai vismaz tās aktualizēšana. Es kaut kā ļoti gribētu, lai mani sadzird, ka šiem bērniem vajadzētu vismaz kā bērniem būt līdzīgiem. Tas atbalsts būtu jānāk no valsts, lai tad visiem neatkarīgi no tā, kur tu dzīvo. Vai tu dzīvo Rīgā, vai tu dzīvo Valmierā, vai Beberīnā, vai kur. Tev ir vienāds atbalsts. Ja? Un tad nebūs augu vecākiem jādomā, ko pa to naudu vai ko šo naudu. Ja? Tad varēs vienādi izmantot. Dienas pirmajā pusē prezidents viesojās Valmieras uzņēmumos, tikās ar pašvaldības pārstāvjiem, un arī šī tikšanās ar iedzīvotājiem, kā atzīst Raimonds Vejonis, par Valmieru kā pilsētu atstāja vislabāko iespaidu. Es vēlreiz pārliecinājos, ka Valmiera ir pilsēta, kas atbalsta uzņēmēju darbību, kas atbalsta izglītību, un ka Valmieras pilsēta tiešām ir pilsēta ar lielu attīstības potenciālu. Iedzīvotāji sarunai bija sagatavojušies, un interesi par šādu tikšanos izrādīja arī jaunieši un studenti, kuriem aktuāls konkrētas problēmas. Es esmu novērojusi pēdējā gada laikā, ka tiek nodarbināti draugi radi paziņas un netiek ņemti jauni speciālisti. Es šobrīd runāju par sevi. Varat nodarbināt mani valsts kancelējā prezidenta darbā. Piemēram, Andrejs Lucēns no Butnieka novada tieši valsts prezidenta rokās nodeva priekšlikumu par nepieciešamību dibināt komisiju, kur nodarbotos ar Latvijas lauku teritoriju apdzīvotības problēmu izpētu un risināšanu. Protams, tika pārunāts arī aktualitātes valsts pārvaldē un īpaši veselības nozarē, ņemot vērā to, ka valsts prezidenta vizītes dienā bija demisionējis veselības ministrs Guntis Belēvičs. Šodien ir demisionējis ministrs un es ļoti ceru, ka valdības vadītājs piedāvās parlamentam jaunu veselības ministra kandidātu, lai pēc iespējas ātrāk apstiprinātu, jo mēs nevaram veselības nozari atstāt bez šīs politiskās vadības, tātad bez ministra, jo tur ir jāpieņem vienkārši lēmumi. Raimonds Vejonis atzina, ka to, cik veselība un tās uzturēšana ir svarīgi, izjutis arī viņš pats. Līdz ar to tas palīdz uz jautājumiem un tēmām, kas saistīts ar šo jomu, skatīties nedaudz citādāk. Protams, tas ir valdība labāk zina, kādus lēmumus viņi ir pieņēmusi, bet tai pašā laikā, ja mēs runājam par daudzām problēmām, tad, protams, nav vēl līdz galam visas problēmas atrisinātas, kaut arī obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ievieš. Ir rindu problēmas, veselības pakalpojumu pieejamības problēmas. Tā kā, jebkurā gadījumā tas nav slikts novērtējums Belēviča darbu, jo tās problēmas ir krājušās gadiem, bet jebkurā gadījumā tās ir aktuālās problēmas, kas skar katru no mums, un mēs esam ieinteresēti, lai pēc iespējas ātrāk šie lēmumi tika pieņemti. Un tas arī tiks prasīts no jaunā ministra, lai šie lēmumi būtu. Tikšanās laikā iedzīvotāji ar Latvijas valsts prezidentu diskutēja arī par valdību, tās darbību un drošības jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm.